Prieks jūs redzēt, satikt šajās te nodarbībās par darba samaksas aprēķināšanas pamatprincipiem. Varbūt sākotnēji materiāls izskatās tāds neliels, bet ticiet man, šie 2 rīti būs spraigi, risināsim daudz, un šī te kursa tāds pamatmērķis ir iedot tieši tos pamatprincipus, kā tad to darba samaksu rēķināt, ko ņemt vērā, ko neņemt vērā. Jūs tātad arī saņēmāt materiālus, pielikumus, un es mazliet izstāstīšu par tiem Word dokumentiem. No sākuma es izstāstīšu atsevišķas teorijas lietas, tik daudz, cik lai mēs saprastu, ja mēs šodien koncentrējamies tieši uz laika, algas, tām situācijām, arī nepilnīgi visām, bet pietiekami daudzām. Un jums ir iedots materiāls, viens ir, ko jūs redzat pa kreiso roku, tur mēs pierakstīsim, kāds ir tas pati struktūra, kā tā darba samaksa ir jārēķina, soli pa solim. Jo tad, ja jūs izpratīsiet šo struktūru, jūs daudz vieglāk varēsiet to piemērot, un pat, ja kaut kas pamainīsies, jums uzreiz veidosies tā izpratne, kurā vietā kas mainās. Tātad šis būs liels palīgs, tāds teoretiskais atbalsts, tad, kad mēs viņu aizpildīsim, jūs jau varat paskatīties, mums ir ieplānotas 8 situācijas, un tas nozīmē, ka mēs no sākuma apskatāmies teorētiski, kā tam jābūt, izejam cauri, pierakstīsim, kā katrā solī aprēķina, un tad mums seko arī atsevišķs materiāls, kur ir uzdevumi, un pie uzdevumiem, ja pievērsīsiet uzmanību, tur jau es esmu pielikusi klāt, kura situācija ir jāskatās. Līdz ar to mēs tehniski apskatām, kā tam ir jābūt, uzrakstam to schēmu, un tad pēc tā schēmas arī rēķinam. Rezultātus mēs arī salīdzināsim, un man būs arī šis tas padomā, lai tā kā pārbaudītu, kā ir izdevies jums iegūt un šīs te zināšanas nostiprināt. Lūk, bet sāksim mēs ar teorētisko lietu.